kas ir pati galvenā sastāvdaļa zobu pastās? Groz kā grib, bet visi pētījumi saka vienu to pašu. Kopš mēs sākām izmantot zobu pastas, kurās iekšā ir fluorīds, mums ļoti, ļoti samazinājās caurumu skaits zobos. Līdz ar to, manuprāt, tā arī ir viena no galvenajām sastāvdaļām tieši zobpastās. Protams, ir arī zobpastas bez fluorīda. Tās ir paredzētas ļoti retiem cilvēkiem, kam iespējams ir alerģija, jo tādi cilvēki arī ir. Kā arī tie, kas uzskata, ka viņiem fluorīds ir pa daudz, ka viņi tādu nevēlas, ka viņi gudrāk pa pētījumiem. Līdz ar to ir gan zobpastas bez fluorīda, pārsvarā diezgan reti, un lielākajā daļā viņš ir iekšā. Un tā koncentrācija pārsvarā ir no 1350 līdz 1450, jo tas ir tas 1500 bija tas, kas ir oficiāli maksimālais atļautais. Un tad lielākā daļa liek to 1350 vai 1450, lai būtu bišķi zem tā maksimāli atļautā, lai iekļautos, lai viss būtu kārtībā.